Tāpēc, ka sāls, cukurs un eļļa mums padara ēdienu garšīgu. Ko tas nozīmē, ka cilvēks vairāk nēd, un tā ir lielākā cilvēka problēma, ka ir pārbarot vienkārši par to, ka sāls, cukurs un eļļa mums liek ēdienām vienkārši garšot labāk. Viņam funkcionāli nav nekāda cita loģika. Vienkārši, lai garšo labāk. Kaut kas nav garšīgs, pieliec sāli, cits garšo. Kaut ko paņem, teiksim, cepumos, tur cukuriņš un sviestiņš vai klāt, un savādāk cepums nav garšīgs. Jebkur mēs liekam visas šīs trīs lietas, lai viņas garšo labāk. Ja mēs paskatāmies dabā, nekur tas neeksistē. Tāpēc, ka sāls, cukurs un eļļa mums padara ēdienu garšīgu. Ko tas nozīmē, ka cilvēks vairāk nēd, un tā ir lielākā cilvēka problēma, ka ir pārbarot vienkārši. Viņš nēd nevis, lai pāēstu, bet nevis, lai viņa ķermenis un kuņģis būtu pilns, bet lai smadzenēm būtu šī labā sajūta. Un tad, kad mēs jau vairāk izmantojam ēdienu nevis lai pāēstu, nevis lai uzņemtu uzturvielas, lai mēs varētu izdzīvot un enerģiju, bet lai mēs stimulētu savus smadzenes, tad tas paliek ekvivalents izklaidei, seksam, kaut kādām tur medību baudai, vēl kaut kam.